Hei, mans vārds ir Gunita Laksnīs Krotarēna, un šodien mēs tiekamies 56. rubrikas Darīti radīt jaunieši nav sērijā. Pēdējās divas sērijas es runāju par ieradumu atmešanu un labo ieradumu ieviešanu. Un tātad viens no trikiem, ko es izdomāju, bija ieviest vienu labo paradumu, proti meditēt pirms grāmatu lasīšanas, jo bez grāmatu lasīšanas es tiešām neaizēju gulēt. Un tad pa šo laiku man radās vēl viens triks. Nejauši pieteicās komentāros draudziņš, kurā arī grib meditēt. Un tad mēs tagad vienu otru vakaros uzpasējam, sakot, vai tu pameditēji? Es jau pameditēju. Un tādā veidā. Tā kā vēl viens no veidiem, kā ieviest labos paradumus, ir atrast sev draudziņu, jeb domu biedru, kurš varbūt grib to pašu vai kaut ko citu. Un tad viens otru uzpasējiet, kā jums ar to sokas. Tā kā tāds vēl ieteikums. Lai veicas un tiekamies atkal. Čau!